Sveiciens visiem! Šodien Latvian Games studijā kopā ar jums es, Morfijs. Otrajā, kā izveidot savu spēli, respektīvi, kā izveidot savu spēli, Season 2, epizode 2, tā zīmīgi, bet vienmēr sakot, šajā, kāpēc saucas arkādas elementi, tāpēc, ka būs mazliet atšķirīgi, šo pamācības veidošas mazliet atšķirīgi, no pārējām, un galā mums jau iznāks kaut kas līdzīgs spēlē, bet tomēr, kurā vēl vajadzēs daudzas lietas darīt un tā. Nu labi, tad nekavēsimies, vērsim vaļā mūsu, rekur iepriekšējā reizē izveidoto grafika mūsējā, rekur ienaidnieks, playerītis. Nu jā, sākumā uzspiedīsim centru visiem. Labi, tam var nespiest. Šitam gan vajag, bultiņai tīri. Šito mēs iespējams vēl pārtaisīsim, bet tīri tā jāuztaisa, lai būtu vieglāk viņu uzspiest. Labi. Kas mums ir pie objektiem? Pie objektiem mums tikai šitas te. Labi. Veidojam jaunu objektu, saucam viņu par player. Un kas tad īsti ir arkādas elementi? Arkādas elementi ir šaušana. Mēs astrīdus nepielikām, sudīgi. Respektīvi, arkāda tīri ir, to ir grūtāk izskaidrot, tas ir vesels spēļu stils, bet mēs liksim visu kaut ko šaušanu, lietas, heal sistēmu, un tam līdzīgi. Labi, izvēlamies mūsu spraitus par player, liekam keyboard, letters un A-burtu. Var izmantot šitos, var izmantot tos. Es godīgi sakot nezinu, kāpēc... man tikko pielec. Ņemam šito. Vajadzēja vienkārši apskatīties to nosaukumiem. Viņi ir dažādi. Vēl par to varbūt parunāsim. Un ar A-burtu, kad piespiedīs, viņš kustēsies uz to pusi. Ar ātrumu 3. Tālāk duplicate, keyboard, letters. Es tagad darīšu tā, kā var ietaupīt laiku. Dekei un uz otru pusi šito atķeksējam. Vēl, protams, ja jums ir pro, tad var izmantot šito laikam, bet tad viņš ir jāliek pie šitā, skatāties. Pieliek pie Steep Event, es ielieku šito, piemēram, Speed 8, un tagad vienkārši viņš kustēsies pakaļ pelei, kosmos kuģīts. Bet tā kā tas ir pro, un es nezinu, cik daudziem no maniem skatītājiem ir pro, tad es tā nedarīšu. Keyboard, letters, SK, ar S viņš kustēsies uz leju. Atkal atķeksējam, un tā mēs vienkārši izdarīsim letters V, un uz to viņš kustēsies uz augšu. Kā jau klasiski. Labi, tagad izveidosim jaunu istabu. Pie foniem uzliksim BG Space, ko mēs arī izveidojām, rekur mūsu kosmos. Un tagad mēs darīsim tā, ka mēs vertikālo ātrumu uzliksim uz, rekur apakšā var redzēt horizontal speed, un vertical speed, tas ir jāuzraksta apmēram, viņam ir jākustās ātrāk par mūsu kosmosa kuģīti, tā tad aptuveni kaut kādas 7 ātrumu, un rekur mēs ieliksim iekšā. Tātad kāda ir tā ideja? Ideja ir tāda, ka pats tas kosmos kustēsies uz leju, jā, un pat kuģītim nevajadzēs kustēties, kad jau izskatīsies, kā viņš kustās. Lūk. Tas tā kā mūsu kosmosa spēlē. Tagad, kā pielikt, ka viņš šauj? Mums sākumā ir jāizvēlas, ar ko mēs šausim. Ja es būtu līdz to, ko es iepriekš rādīju, ka ar peli šauj, ka kustās ar peli, tad es droši vien arī likt, ka šauj ar peli, bet šoreiz mēs liksim key, press un space. Tagad mums ir jāizveido jauns objekts, mēs viņu nosauksim par bullet, lode, un ieliekam spraitu. To, ko mēs gribam, lai šautu, ja? Tā. Pēc tam, kad mums vēl būs ienaidnieks, mēs pieliksim, ka viņi iznīcināsies. Tomēr, lai nebremzētu spēli, mēs vēl ieliksim, ka viņi šitien spiežot uz to rombiņu zaļo,
outside room un uzliekat destroyed instance. Un tagad, kad viņi izlidos ārpus no mapes, ja, nu tā kā istabas, tad viņa, nu kā lai pasaka, viņa tā kā iznīcināsies, jā, tā būtu pareizi. Tagad liekam, ejam uz main 2 un liekam create moving, object bullet un speed uzliekam atšķirībā, kā jūs gribat. Es parasti visās tutoriālos Jojo Games ir 12 ātrums, bet es sapratu, ka foršāk ir, kad ir 30. Direction, to mēs vēl pielāgosim. Tagad ejam uz šito, un tagad mums ir jāatrod, respektīvi, no kuras vietas, lai mēs gribam, ka šautu. Un viena vieta būs šitā, jeb 24-30. Uzrakstam 20, protams, var izmantot arī lapiņu. 24-30 un direction 103. Un ieķiksējam relatīvu. Bet tā kā, ja no vienas spārna šautos, tas ir šausmīgi neparocīgi, kā jau es to redzēju Dumpšnieku desmitniekā, tāpēc mēs vēl uzliksim, ka šausies 2 lādiņi ārā. Lūk tā. Un 68-30. Uzliekam viņu kopējam, pēc tam ielīmējam, un otram nomainam pagaidu. Pagaidiet, lūdzu. Jap, 68-30. 68 un 30. Un tagad no abām tām pusēm šausies ārā, tomēr, lai kaut ko nešķakrētu, uzliekam atpakaļ uz centru. Lūk tā. Tagad piespiežot spējas, viņš izšaus 2 lādiņus ārā. Mūsu kosmos kuģīts. Tagad iztestēsim. Kā tas izskatās, vai ko nevajag pielabot, jo, nu, it kā tas nav pārāk grūti, ko es pašlaik taisu, bet kļūdas jau var gadīties visiem. Jā, iespējams, daži jau ir redzējuši, kā viņi precīzi ņem traileri, un tāda spēle arī drīzumā iznāks, jā. Nu jā, redziet, lieta ir tāda, kad uzliek viņam, nu labi. Respektīvi, jo mēs mainīsim uz spraitiem to krustiņu, jā, kas it kā tāds rādās, jo viņš pārvietosies, jo viņam tas ankūra poņas, laikam viņi tā sauc After Effectos, bet es nezinu, kā viņš šeit sauc, bet kādā ziņā viņš pārvietojas, un līdz arī ar to viss šitas pārvietojas. Labi, spiežam. Un redzat, kur mūsu kuģītis tagad kustās. Piu! Nu jā, nepareizi norādīts koordinātes. Bet, nu, kā mēs redzam, tad mūsu kuģītis šauj. Protams, to vajadzēs vēl pielāgot. Kur mūsu kuģītis šauj, mēs paši arī varam kustēties. Uz leju tomēr ir tāda lieta, ka mēs varam izlidot ārpus mapas. Bet to mēs arī. Un vēl lieta, redzat, šeit mēs nevaram pašaut. Parasti viņš šautu, jā, redz, mēs izlidojam ārpus mapas, mēs varam pašaut izlidojam ārpus, un viņš vairāk nešais. Tas ir tāpēc, ka mēs pielikām to tur klāt. Labi. Tātad mums bija mazliet nepareizas koordinātas, jo lieta vienkārši bija tāda, ka viņš šaujas attiecīgi no šitā, jā, viņš nosaka to pozīciju, un no tā viņš arī atšķirīgi šaujas. Bet to var, piemēram, ja es uzlikšu 0 un 0, tad mums būs atkal jāpielāgo viņš šeit, bet, ja es uzlikšu tādu, tad viņš, respektīvi, manuprāt, šausies no tās vietas, kur mums vajag. Un vēl pielāgojam rekur šito te sākt. Tā tad, labi. Tagad mēs darīsim tā. Mēs vēl uztaisīsim tā kā dzīvības sistēmu. Labi, liekam, manuprāt, bija create. Un ejam uz control, variables. Set variable, tā kā tagad, lai pasaka, rakstam obi player, un tagad, ko jūs gribat, dog vai cat, es nezinu, kas tā ir, bet tas vienkārši strādā katrā gadījumā. Un cik viņam būs dzīvības, šajā gadījumā 100. Tagad
duplicate šito obj bullet un nosaucam viņu par obj enemy bullet. Tālūk. Un pieliekam collization at obj enemy bullet, set variable nokopēsim no šeienes. -10 un uzķeksējam relatīvu. Tālūk, tagad šaujas sakal collization ar šito te, viņš noņemsies 0,10, bet kas notiks tad, kad būs 0? Nekas, tāpēc mēs spiežam uz steep un variables, test variable un uzrakstam obj player.dug un tagad uzrakstam 1 un smaller than. Tālāk start block, destroy the instance. Tālāk uzliekam šito timing uz main 2 set alarm un uzliekam uz 15. Tagad labi, pabeigsim to sākumā un noslēdzam bloku, ja? Tagad mums izveidojās šitāds un tagad liekam uz alarm 0 un ejam, kur tas bija tagad, pie istabām šeit un uzliekam restart room. Restart room un fade out anī. Lūk tā, tagad, kad viņš saskarsies ar to lodi, tad viņam paņemsies -10 nostāj viņa dzīvības punkti, un šitas step visu laiku GameMakers pārbaudīs ik pa brīdim, vai viņam nav mazāk par 1. Ja viņam būs mazāk par 1, viņš iznīcināsies, tālāk paies kaut kādā pussekunde un restartēsies līmenis, kaut kā tā apmēram. Jo pussekunde, to var vēl istabā pielāgot. Labi. Tagad, bet mums nav kas tās lodes šauj, tāpēc veidojam jaunu objektu, nosaucam obj enemy, uzliekam uz sprites pure enemy un tālāk atšķirīgi rekur create, main 2 timing uzliekam uz kaut kādiem 25, labi, uz 30, tā ir sekunda, aptuveni ik pēc sekundes viņi izšaus lādiņu. Tālāk uzliekam alarm 0. Un te būs mazliet, te būs jāpielāgo. Es precīzi nezinu, kādā veidā viņam tur būs jāšājās. Tagad tas ir jāpadomā. 103, apmēram kaut kādi 203 šitās virziens. Labi. Obj enemy bullet. Tagad pieliksim no kurienes viņš izšaus. Viņš izšaus no šitās vietas. 43, 88. Uzrakstam 43 un 88, speed 30 un direction, jā, aptuveni 203, tas nav īsti precīzi, bet, jā, tas vairāk vai mazāk strādā. Un tagad ejam uz create, nokopējam šito te ar Ctrl+C, nokopējam, ielīmējam šeit. Un šādi viņš ik pa sekundē visu laiku pārliksies, kad būs šitas pienācis, tad viņš atkal sāks pa jaunu, un tā visu laiku viņš šaus. Bet, lai tas būtu precīzi, uzliekam uz 0 un 0. Šajā tutoriālā es nemācīšu, kā uzlikt to, lai viņi te kaut kur respawnojas, bet šoreiz, lai vienkārši iztestētu to, mēs viņus ieliksim. Un uztaisīsim viņiem dzīvības sistēmu, līdzīgi kā tiem, un to gabalu es nefilmēšu. Tātad šeit mēs esam izveidojuši ienaidniekam dzīvības sistēmu. Es izveidoju, ka, respektīvi, viņi jau strādā tieši tāpatās, kā tā obj player, bet es tikai esmu nomainījis nevis obj player, bet obj enemy. Lūk. Tagad es pieliku arī to, ka viņš collization of bullet, rekur. Un tagad apmēram viņus var iznīcināt. Tagad notestēsim spēli. Tātad nākošajā tutoriālā es stāstīšu par ienaidnieku respawnošanu, kā viņus dabūt mapē.
Un mēs neizmantosim ne kodus, neko tam līdzīgu. Mēs izmantosim taimlainus. Tas, protams, ir diezgan laidikie, tilpīgi, bet toties strādā. Labi. Sākt. Vai, bļāmies. Kur tagad jūs redzat, ka lodze galvenais šaujas no tās vietas, kur mums viņas vajag. Lodze šaujas no tās vietas, kur mums viņas vajag, bet, kā jūs redzējāt, ienaidnieki pirmām kārtām nekustējās no vietas, otrām kārtām viņi uzreiz visi nomira, kā es iešāvu. Tāpēc mēs tagad pieliksim, ka viņi kustās uz priekšu. Un set horizontal speed, speed vertikāli, tā, fuj. Un uzliekam uz kaut kādiem 4 apmēram. Tagad viņi kustēsies, jāpaskatās, kur te bija mūsu kļūda. Reku, šī tur droši vien arī bija. Pēc tam kaut kad nākošajos, nu labi, paliek. Bet es domāju, ka vēl mēs varētu nomainīt speed, nu šitam, nevis cik mēs tur uzlikām 3 vai cik, bet uzliekam uz kaut kādiem 6, tad būs diezgan ātra kustība, un viss tas pasākums būs daudz reizes foršāks. Jo, ja viņš, nu, šeit mēs atstāsim uz kaut kādiem 4. Un šeit arī, nu labi, šeit var bišķi vairāk. Jo ir daudz reizes foršāk, ja tas kuģīts kustas ātri. Un apmēram vairāk, kas arī neko šajā tutoriālā tā īpaši nestāstīšu. Droši vien, ka mēs tagad iztestēsim un tad arī beigsim. Nekur sākt. Nekur, kā jūs redzat, kuģis lidos priekšu. Kaut kas man nepatīk, jo iepriekš vienmēr, es nezinu, kāpēc tagad tā nav, bet parasti vienmēr bija tā, ka es varēju, nu, jūs redzējāt, katrā ziņā strādāja tā dzīvības sistēma, jā, bet parasti bija tā, ka man vajadzēja katru atsevišķi šaut, piemēram, dumpinieku desantniekā, bet, nu, galvenais, ka tas mums strādā, un nākošajā daļā es ieviesīšu tās korekcijas, kas mums ir vajadzīgas, nu, respektīvi, es jums pastāstīšu par to, kāpēc tā bija, un izlabosim to kļūdu. Labi, tas bija viss, ko es jums šajā daļā vēlējos parādīt. Uz redzēšanos!